Labdien! Es esmu Ingrīda Burāne, mākslas vēsturniece. Es strādāju Latvijas Mākslas akadēmijā, Latviešu mākslas materiālu krātuvē, jeb pareizāk sakot Latvijas. Un manas pamatintereses manā specialitātē ir glezniecība. Tāpēc es priecājos, ka es varu piedalīties šajā projektā un komentēt, jeb padalīties ar jums, cienījamie klausītāji, par mākslinieces Līgas Ķempes gleznu Dāma ar pašpietiekamību, kas ir uz audekla ar eļļu metāla folijas lapiņām, veidots mākslas darbs, kur izmērs ir 50 x 40 centimetri. Tātad darbs tādā fiziskā lielumā. Viņš nav ļoti liels, viņš ir tāds pēc lieluma tāds, kāds ir labi stāja glezniecības darbi. Un šis darbs atbilst visiem tādiem nosacījumiem, ko mēs mākslas valodā dēvējam par stājglezniecību. Līgas glezna man uzrunāja tāpēc, ka Līgas glezniecībai es pievēršu uzmanību jau kopš viņas studiju gadiem Latvijas Mākslas akadēmijā, un tās problēmas, kuras viņi risina, gan sižetiski, gan ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem, tās man pārliecina kā ļoti nopietnu cilvēka, nopietnas personības, nopietnas mākslinieces attieksmi pret savu darbu un pret to, ko viņi vēlas pasaulē pateikt. Tā ir pirmā saikne ar darbu. Otra saikne izriet patiesībā no manas profesijas, jo tas ir darbs, kura pirmā asociācija manā uztverē ir saistām ar Leonardo da Vinci gleznojumu un ar lielā renesanses meistaru ļoti pazīstamu, populāru darbu Dāma ar sermuli, kas ir gleznots 15. gadsimtā. Uz to norāda ļoti daudz pazīmes Līgas gleznā. Tas ir gan poza, gan frizūra, gan kaklarota, gan lentīte, kas ir ap sievietes galvu, gan roku gleznojums, pirksti, tērps. Respektīvi, mēs varētu teikt, ka zināmā mērā tā ir parafrāze par Leonardo darbu. Bet tas nenozīmē, ka darbs būtu kaut kādā veidā kopija, jeb atdarinājums ne tuvu. Darbam piemīt ļoti spilgti izteiktas mūsdienu glezniecības pazīmes, un ļoti spilgti viņš raksturo arī Līgas pašas emocionālo un māksliniecisko izteiksmes līdzekļu dažādību, pēc kuras var viņas darbus vienmēr atpazīt. Darbs ir realistiski gleznots, tātad sievietes raksturojums un viņas izskats ir ļoti cienījams, atpazīstams, viņš nav jāmeklē gleznā, nav jārisina nekāda rēbus un nekādas mīklas. Sievietes figūra ir ievietota gleznas centrā, fons šim darbam ir veidots sudrabots ar folijas lapiņām. Uz sudrabotā fona elipses veidā ir tumši zils krāsas elipse. Mēs varētu teikt, ka šī zilā un sudrabotā attiecības arī veido to telpu. Un nav noslēpums, un nevienam tas ir plaši arī zināms, ka zilā un tādā intensitātē, jeb toņa blīvumā, kāds parādās šajā darbā, tā, protams, ir garīgā telpa. Tādā veidā arī Līgas gleznojums sasaucas ar renesanses ideāliem, un šī atmosfēra ir tā, kas man piesaista visvairāk,
Jo man liekas, ka renesanses laiks un ideāli šobrīd atgādināt par to nozīmi cilvēku dzīvē, tātad par humānismu principiem, cieņu, pašcieņu, interesi par cilvēku spējām, talantu, ka tas ir varbūt viens no vissvarīgākajiem mākslas uzdevumiem šobrīd. Jo laikā, kad pasaulē valda tik daudz nežēlības, kari, savstarpēji cietsirdība, pat skolās, mācību iestādēs, darba vietās, ka ir svarīgi rādīt ne tikai cilvēku ārējo skaistumu, bet arī mudināt viņu domāt par katru cilvēku iekšējo skaistumu. Jā, es aizmirsu jums pateikt, ka zinām saistība ar Leonardo darbu, un tā ir arī tā atšķirība, kas savukārt rāda mākslinieces Līgas Ķempes domāšanas veidu. Proti, ka Leonardo savai dāmai rokās ir ielicis sermuliņu, bet Līgas sieviete tur kaķi. Tātad kaķis, kā mēs zinām, arī ir tāda divdabīga, ļoti plašs iedziens mākslas vēsturē, protams, bet viņš norāda uz to omulību un harmoniju, kas var būt saistīta arī ar mīļumu, ar tādu māju sajūtu, un no otras puses tomēr kaķis vienmēr ir ļoti patstāvīgs dzīvnieks, kurš, mēs zinām no literatūras, ļoti populāro darbu kaķis, kurš staigā, kur viņam tīk. Un arī tāds, kuram vienmēr piemitīs arī kā dzīvniekam, viņam piemitīs varbūt izteiktāk pašcieņa nekā daudziem citiem dzīvniekiem. Un tas ir vēl viens aspekts, kas šo darbu manās acīs padara ne tikai gleznieciski vērtīgu, bet gluži otrādi arī no sižeta viedokļa. Mani vienmēr kā personību vairāk saista gleznieciskie izteiksmes līdzekļi un to, kādā veidā mākslinieks apstrādā, veido gleznas virsmu, kurā ir faktūras. Piemēram, Līgas darbā ir skrāpējumi, ievilcieni gan folijā, gan matu veidojumā, gan tērpa veidojumā, kas ir izteikts renesanses laika tērps. Bet tajā pat laikā labos mākslas darbos ir svarīgi arī tas, kas ir uzgleznots, kas ir sižets, vai viņš ļauj mums attīstīt savu domāšanu tālāk un mest kaut kādus lokus saistībā ar mani kā skatītāju, vai mēģināt atšifrēt, ko mākslinieks man ir mēģinājusi pateikt, par ko viņa man ierosina domāt. Un tādā ziņā šis kaķis arī ar savu to pašpietiekamību un arī ar to dāmas stāju, atturību, acu skatienu pauž mums domu par to, ka laikā, kad mantu kults prevelē visās un daudzās jomās, ka varbūt svarīgāk ir domāt katram pašam par savu pašcieņu, par to, ko es daru, kā es dzīvoju šajā pasaulē, un vai man pietiek saprāta redzēt, kā es varu darīt pasauli labāku, nevis viņu apgrūtināt ar vēl kaut kādām negācijām. Un vēl noslēdzot šo nelielo stāstījumu, es gribētu vērst vēl vienu tādu asociāciju loku, kas man saistās ar šo gleznu un kas saistās ar tādu manā izpratnē ļoti humānu attieksmi pret dzīvi cilvēkiem, kas saistās ar jēdzieniem cieņu un pašcieņu. Tas ir jautājumu loks, kas ir saistīts ar Līgas Ķempes pedagogu, profesoru Juri Jurjānu, studiju gados Latvijas Mākslas akadēmijā. Man šī Līgas tāda pieskaršanās un atgādina par savu skolotāju
likās ļoti augstu vērtējama, jo mums katram ir dzīvē kāds skolotājs. Un vairāki pat, un ja mēs viņus atceramies un zinām, ka mūsu prasmes un mūsu dzīves izjūta ir veidojuši viņu pieredze, viņu labvēlību, viņu humānisms pret tādas īsts renesanses laika attiecības, meistars un māceklis, kas arī glezniecībā bieži risināta tēma. Un tādā veidā šis darbs man īpaši tuvs, jo profesors Juris Jurjāns bija viens no maniem tuvākajiem draugiem vairāk kā 40 gadus, un tagad jau viņš arī ir mūžībā. Bet tās pēdas, ko viņš ir atstājis ar saviem darbiem un savos audzēkņos, tās ir tikpat nemirstīgas kā visi renesanses ideāli, un mūsu uzdevums ir viņus saprast, tulkot, iegleznot, īsi sakot, turpināt cilvēcību uz šīs necilvēcīgās planētas.